Tradicionāli ar jums dalos prognozē jaunajam gadam, lai gan vārds prognoze nav īsti tas, kā es to saprotu, jo nav jau vienas prognozes, ir paplašinājums, ir vairāk realitātes zari. Un es šajā audio apskatīšu tos realitātes zarus, kas ir ticamākie, ar kuriem varētu būt vislielākās saskarsme lielākam cilvēku skaitam. Tie, kas ir meistari savā arodā, savā rūpulā, savā kaut kādā sirdlietā, viņiem veiksies ļoti labi. Meistarība, plauks un zels. Ir svarīgi tieši būt meistaram, nevis pakaļdarinātājiem vai atražotājiem un tam līdzīgi. Nākamais ir šīs gads daudziem kaut kādās svarīgās jomās būs pār beigu sākumu. Ja pagājušajā gadā mēs karmiski varējām kaut ko beigt, tā teikt, pašiem negribot, tad šajā gadā mēs ļoti apzināti, piemēram, ilgus gadus ir briedis lēmums aiziet no darba vai ilgus gadus ir briedis lēmums izšķirties, tad šis gads kļūst par beigu sākumu. Pēc manām sajūtām gads būs vieglāks nekā iepriekšējais, bet tikpat transformējais un tikpat izaicinošs. Par to varat nešaubīties. Intensīvi notiks procesi. Tie, kas jau praktizē, kas jau ieklausās dvēseles balsī, viņiem būs interesanti, aizraujoši. Un tie, kas vēl nav saslēgumi ar savu garīgo dimensiju, ar savu dievišķo būtību, viņiem varētu būt sarežģītāk, viņus purinās. Tā teikt, viņi ies drāmas evolūcijas ceļu. Savukārt tie, kas jau ir pētījuši sevi, savu zemapziņu, kuri jau ir bijuši saskarsmē ar savu enerģētisko lauku, viņiem kā reiz var tas viss iet caur tādu svētlaimes evolūciju, caur iedvesmu, caur jauniem atklājumiem, caur wow efektiem. Un vispār sāk parādīties 4D elementi ikdienas dzīvē. Noscīt mēs jau ar savām fiziskajām acīm varēsim sākt redzēt kaut ko pusmateriāla, kaut ko no smalkajiem plāniem. Parādās tiešām brīnuma klātbūtne, fiziski sataustāma, saredzama, sadzirdama. Sāk brīnumi kļūt materiāli, nevis tikai mūsu galvā, mūsu domās vai tam līdzīgi. Sapņi piepildīsies ar grandiozu ātrumu. Vispār gads būs tādā pātrinājuma zīmē. Ja varat iztēloties tādus sengrieķu ratus, kur notiek pātrinājums, tad šeit arī var gadīties, ka sapņu piepildījumi būs milzu ātrumā sasniedzami. Līdz ar to arī gaidiet kvantu lēcienus. Tāds īstenībā brīnumu gads, maģisks gads. Un jūs pat nepaspēsiet to aptvert. Vēl tikko jūs tur gaidījāt savu izredzēto, te jūs jau esat precējusies un gaidāt bērniņu, vai tikko jūs vēl tur īrējāt dzīvoklīti, Dagdā, un pēkšņi jums ir māja Jūrmalā. Tik ātri tas var notikt kaut kādās jomās biznesā un personīgajā dzīvē un sadzīvē, visur. Bet tas tikai tiem, kuri uzņemās atbildību, kuri jau ir sapratuši, ka upura stratēģija neder un kā mēs paši radām. Reāli radām, tā kā tādi arhitekti. Mēs ejam šajā savā ģenialitātes spirālē un savu augstāko potenciālu patiešām plašinām, neslinkojam. Vēl kas ir svarīgi šogad sāk beidzot atpakoties sieviešu šī te enerģija, dziļā, melnā, bezgalīgā sievišķā matērija, no kuras daudz baidījās. Tas ir haoss, tas ir melnais caurums, bet tas būs
īpaši tiem, kas beidzot ieraudzīs to spēku, ieraudzīs to bezgalīgo iespēju lauku, paļaušanos, atslābumu, tāda dziļa iniciācija šajā sievietes sākumā. Varat no jauna pastīties pirmo avatāru, kur sievietes pie lielā koka tiek iniciēta šim te spēkam. Šī te dziļā zemes mātes enerģija izpratne pār to, kas ir zemes spēks un varenība, ienāks katrā, kurš liks nodomu tajā. Un caur to atklāsies ļoti daudz dāvanu, caur to atklāsies ļoti daudz prieka. Tā ir gan bāzes drošības sajūta, tā ir arī atļauja sev būt neko nedarot, tā ir tādas imperators enerģija, kas ir vieda, kas ir pieredzējusi, kas ir ārkārtīgi dāsna, kas zina savu vērtību, kurā ar savu klātbūtni vien maina visu lauku ap sevi. Ļoti garšīga dievietes enerģija, kurā cilvēki piepildās, kurā cilvēki sajūtas ārkārtīgi vērtīgi, vajadzīgi, ģeniāli. Vispirms stāvoklis un tad darbība. Visa pasaule sāk pāriet uz šādu paradigmu. Vispirms iekšējais stāvoklis un tad darbība. Vispirms projicē no iekšas uz āru un tad redzu to, ko esmu uzprojicējis. Nevis otrādi. Šausminos no tā, ko redzu apkārt un vēl dziļāk grimstu tajā, kā ārpuse mani degradē. Tālāk ejam, kas vēl ir interesanti. Esmu sev pierakstījis un tagad mēģinu jums koncentrēti klāstīt par to sievišķo enerģiju. Tas neattiec tikai uz sievietēm, arī vīrietis var šogad iet pie savas iekšējās sievietes un visas šīs kvalitātes apgūt, aktivizēt, integrēt. Vīrietis ar savu iekšējo sievieti var tapt arī dziedināts. Protams, ja mēs runājam arī par kādu dramatismu pazīmi 25. gadā, zemes un ūdens stihijas var joprojām likt par sevi manīt. Tieši tam dēļ, ka tām ir tiesības uzradīt pasaulē haosu, un viņas šīs tiesības arī izmanto. Vēl no tāda nepatīkamāka var gadīties tādas situācijas, kur sākumā ir kaut kādas intrigas, kaut kas aizslēpts, un beigās, tad, kad jau ir konflikts, nezinu, kad šķirās vai kad beidz darba attiecības, pēkšņi otrs cilvēks sāk nākt tāda caurē, tā teikt, nonāca līdz konfliktam, tu ieraudzīji cilvēku patieso dabu. Kamēr bija viss labi, kamēr pa labam visi bija tādi feini, un pēkšņi cilvēks sāk gāzt ārā tādu žulti. Tāds slidenums parādās cilvēkā. Lūk, ar šādām situācijām var saskarties. Kas vēl ir svarīgi? Vēl kontekstā ar to meistarību. Viedums, pieredze. Tas ir tas, kas var tā smuki atpakoties un ļaut sarežģītas situācijas izdzīvot harmoniski. Var arī gadīties, kā daži periodi, kuram, jo tomēr vispārīgi mēs nevaram par visiem apgalvot, bet tomēr var gadīties sevi pieķert pie tā, ka es cīnos, man ir jāmēģina tikt galā, un tā kā vecās stratēģijas paliekas izdzīvot. Bet šeit galvenais atcerēties, ka es tikšu galā un es izcīnīšu, bet nevis cīņa ar mīnuszīmi, ka es cīnos ar nagiem un zobiem, es eju pāri līķiem, es spļauju virsū, es sitos ar pieru sienā, nevis tāda cīņa, bet drīzāk sava iekšējā cīņa ar savām ēnām, ar savu ego,
ar kaut kādu savu līdzatkarību, piemēram, vai ar atkarību, vai tāds. Pa lielam šīs te cīņas moments kļūst neaktuāls, bet šogad vēl izspēlēsies. To mēs arī redzam pēc tā, kā to spoguļo ģeopolitiskie notikumi. Nekur jau tik ātri mēs nevaram iziet no šī te kolektīvā prāta, kur cīņa vēl ir manāma. Tas laikam ir galvenais, ar ko gribēju dalīties, bet svarīgākais vēstījums, ko vēlos nodot, ir jūs sevi. Tad būt kontaktā ar savu ķermeni, būt kontaktā ar savām emocijām, ļaut visam būt. Šajos gadījumos arī svarīgs ir palēninājums, lai sajustu bišķīt jāpalēlinās. Tas ir viens moments. Un otrs moments sākt izvēlēties priekš sevis to, kas sagādā prieku, kas sagādā apmierinājumu. Es izvēlos, nevis notikumu izvēlos mani un ierāju atkal kaut kad atverā, bet es izvēlos arvien apzinīgāk, arvien apzinātāk. Sirds atvēršanas meditācija var stiprināt šogad. Dažādas somatiskās bodywork prakses, gan deja, gan intuitīvā kustība, apzinātā elpa. Tie ir tie instrumenti, kas balstīs. Protams, arī kontakts ar dabu, maksimāli, cik vien tas ir iespējams. Un vēl daudziem šogad būs tāds process aktuāls, kad cilvēki sāks savienot savu iekšējo tumsu ar savu iekšējo gaismu, savu iekšējo mātes zemi ar savu iekšējo tēvu debesīs, radītāju. Daudziem šīs te daļas ir sadalītas. Matērija ir atdalīta no dievišķās savas plūsmas. Vai, piemēram, nauda ir atdalīta no savām idejām un saviem sapņiem un no savu potenciālu. Tāpēc ir vērts nirt savā tumsā, lai to piepildītu ar savu gaismu.